Uzņēmēji, kas atrod šauru un brīvu nišu, ir pelnījuši abrīnu un cieņu. Cijā Monopro darbojas kopš 2006. gada šaurā specifikā – betonēšanā un dara visu, ko ļauj betons. Piemēram, tiek ražotas betona konstrukcijas, ēkas un industriālas grīdas. Pirms mēneša uzņēmums paplašināja darbības sfēru, uzsākot atjaunot betona virsmas. Betona slīpēšanai klāt tiek izmantots ļoti jaudīgs ciklonveidīgs putekļu savācējs, kas novāc netīrumus pēc betona slīpēšanas, tādējādi neradot būvniecības putekļus. Šī iekārta darbojas uz pults. Iekārta viņa aptuveni pustonu smaga, var izmantot dažāda veida svarus. Ja? Tad roturi stāv smagi, ja, kuri var nolaist zemāk. Ja? Mēs pieliekam lielāku svaru uz spiedienu uz grīdu. Ja? Un tad, ja, piemēram, grīda ir vecākā, ja? Un vajag dabūt nost kartu biezāko, ja? mēs svaru pieliekam klāt, ja? Vai noņemam nost. Kas vēl plus, ja? Tas, ka cilvēks strādā ar viņu attālināti. Ja? Viņam nevajag stumt, ja? Viņš, reka, piemēram, stāv operators, ja? Kurš regulē gan ātrumu, kā viņš slīpē, ja? Gan ātrumu, kā viņš mašīna brauc. Ja? Arī pat braukt par virsmu, kuras slīpas virsmas. Ja? Piešām tā, ja slīpi, mēs varam braukt lēnāk un ātrāk. Ja? Monopro Latvijā ir vienīgais, kas piedāvā ar šādu iekārtu noņemt betona virsējo kārtu un sagatavot virsmu turpmākai apstrādei. Tādā veidā ne tikai tiek atjaunota vecā, bet var tik nopulēta arī jaunā betona grīda, panākot gatavu lietošanai un izskatīgu virsmu. Pirmais solis ir ar dimantas segmenta palīdzību noņemt netīro virsmu un ar katru nākošo soli izmantot dimanta segmentus ar mazāku grauda izmēru. Testējot procesu, ir secināts, 6 kvadrātmetri tika nopulēti līdz spīdīgai virsmai 1 stundas laikā.